Čau, nākamajā epizodē. Es atkal esmu kopā ar Ditu. Tie, kas zina, tā ir mana sieva. Tie, kas nezina, tagad zina. Šodienas tēma īstenībā atbilstoši šodienas laikapstākļiem. Tā ir 14. marts, kad ierakstu video, 25. gads. Par to, ka ir kaut kāda apmetiena dzīvē, bet tā tēma ir, kā no algota darba pāriet uz savu praksi, savu biznesu un ko tas var prasīt. Es sākšu ar to, ka es varu iedalīt 3 lielos blokos. Un no tā ir atkarīgs, kāds varētu būt tavs ceļš pāriet no algota darba uz kaut kādu savu praksi. Vai tā ir pašnodarbinātība, vai tas ir SIA, vai jebkādā citā formā. Un tie 3 bloki ir, kas man atnāca atkarībā no tā, cik tev daudz ir enerģijas. Zema enerģija, vidēja līmeņa enerģija un, ja tev ir augsta enerģija. Es paskaidrošu ar piemēriem katru no šiem te blokiem. Es sākšu ar to, ja cilvēkam ir zema enerģija. Es sevi varu ielikt šajā kategorijā, jo, var teikt, tieši pirms 2 gadiem... Varēji tā kā ielikt. Jā, es varēju ielikt sevi tajā kategorijā pirms 2 gadiem. Man bija ļoti zema enerģija. Un ko es izdarīju? Es sapratu, ka es vairs nevaru. Es izdegu. Un es vairs nevaru vienkārši normāli strādāt. Man nestrādā galva. Un es vienkārši nespēju normāli funkcionēt. Un tā ir izdegšana, varbūt depresija. Un kad ir tā regulārā smadzeņu migla, un liekas, ka visu laiku ir galva pilna. Un, protams, ja cilvēks dzīvo prātā, kā es dzīvoju, tad enerģija diezgan ātri pazūd. Un, ja vēl domā, ko citi vēl padomās, tad vēl tās visas stulbās pārliecības no vienas puses, tas baigi atņem enerģiju. Un, principā, man vajadzēja tā plus mīnus 2 gadi, lai es no savas zemās enerģijas, kas man bija, kas man atnāca procentuālais skaitlis, ka tie bija kaut kādi 20% mans enerģijas līmenis, no 100 rēķinot. Bet pirmo pusgadu es tikai aizgāju prom no darba, bet es, kā jau vīrietis, vīrietim kaut kas jādara ir, tad es kaut ko sāku darīt. Sāku tur, principā, strādāt citu darbu. Ne savā juridiskajā jomā nekā, bet tur sāku ņemties ar mājas kaut kādām lietām, un es darīju, principā, jaunu darbu, un es izdegu vēl vairāk. Darbu, par kur tu nemaksāja algu? Jā, darbu, par kur man nemaksāja algu, un man likās... Bezdarbnieki. Un man likās, ka man kaut kas ir jādara, bet es nedarīju savā mentālā un emocionālā plānā neko. Pieminēsim, ka tas vēl bija Covid laiks sākums, viss tieši tas nevis par sākumu. Beigas. Pīķis. Nē, tas bija beigas jau, tas jau bija beigas. Novembra beigas. Ja, jā, man tikai pēc pat tā pusgada man bija tas dzīves zemākais punkts. Par otro izdegšanu. Man tas bija tas zemākais punkts, kad es sapratu, ka ir kaut kas jādara. Un nevis ir vienkārši jāsēž un jāatpūšās, kas arī vajadzīgs, bet cik ilgi atpūtīsies, neko nedarot ar sevi. Un tā es atradu Jāni Brūnu, ar kuru es sāku transformēt savas pārliecības. To, ka es neesmu gana labs, ka es kādam esmu nevajadzīgs. Un jā, tu varbūt pat nezini, ka tev tādas pārliecības ir. Bet, kad tev cilvēks parāda,
es sāku vienkārši iegūt zināšanas un sāku strādāt sevi un elpot. Un es arī tagad pie Jāņa Brūna mācos šo te enerģijas elpošanu, kas man palīdzēja. Un caur to es izcēlu sevi, es atbrīvojos no astmas, tā ir emocionāla slimība. Un par to es topiku varētu parunāt vēl kādā citā reizē. Un tā ir 2 gadi pagājuši. Un es esmu pārkvalificējies uz citu juridisko jomu vispār. Un manā arsenālā ir arī tagad enerģijas elpošana. Un es esmu pašnodarbinātais. Protams, es to juridisko formu varu kādā brīdī mainīt. To laiks rādīs. Bet ar to zemo enerģiju ir krietni ilgāks laiks, lai izcelt sevi ārā un būtu tā pāreja uz šo pašnodarbināto, jo mani vienkārši dzīve piespieda to izdarīt. Mani piespieda izdarīt, kad es nespēju ieklausīties sevī vispār savā ķermenī, ko man vispār vajag. Es nesapratu, ka man vajag parūpēties par sevi, lai es varu parūpēties par savu ģimeni elementāri. Man jautājums, vai toreiz tev likās, ka tu nesaproti, toreiz likās, kāds tev tagad šito visu stāstīja, tajā brīdī tev pirms, bez visām tām zināšanām, kas tev ir tagad, vai tev būtu tā sajūta, ka, es sevi nejūtu, es sevi jūtu. Es zinu, es gribu iet uz sporta zāli, es zinu, tur savus kaut kādus. Vai tev šobrīd būtu tā sajūta, ka tu tiešām sevi nejūti, ka tu tiešām sevi nesaproti, ka tu nezini, kas tu esi, bez tām visām zināšanām, kas tev ir tagad toreiz, vai tu to tā domātu? Varbūt pusi jautājumu palaid garām, bet kamēr kruķījos apkārt. Vārds sakot, vai pirms tiem 2 gadiem, kad tu biji savā zemākajā punktā, kad reāli no viena darba tu aizgāji uz otru darbu, kas ir, lai cilvēki saprot, tas bija darbs vienkārši iekārtot mūsu pagalmus, dzīvesvietu, jauns, pilnībā pārkārtot visu, izkopt, sakopt, lai kur būtu tagad mūsu pirtiņa, kur notika gan Edgara dziedināšanās, viss elpošana un visu, un šobrīd, kur mēs darbojamies. Jo tu reāli toreiz no viena darba aizgāja tātad uz šo otru, kur arī tu reāli ar tām savām traumām, ar to visu, tu darīji tieši to pašu, ko savā darbā, par ko tu saņēmi algu. Jā. Jo tev taču ir kaut kas jādara, lai tu būtu labs, vai ne? Kāds jautājums? Un tas jautājums bija par to, vai ka toreiz tev ar šīm visām, tev nebija šo zināšanu, kas tev ir tagad, tev teiktu to, ko tu tagad saki. Ka cilvēks, kurš nejūt sevi, kurš nesaprot, ko viņš grib, ka tas cilvēks nevar nekur vajag tālāk tikt par to, kur viņš ir, viņš tikai mainīs visu laiku. Var sakot, varbūt tikai lokācija, bet tā sajūta jau nekur nepazudīs. Vai toreiz tu dzirdētu to, ka tev teiktu, ka tu sevi nejūti, ka tu nesaproti, kas tu esi? Zini kā, tas ir par mani runājot, vai jau grūti tā pateikt īstenībā, jo tas ir katram jāsajūt, un katram ir tas savādāks, tas acitiena punkts, un katram ir savādāks tas acitiena punkts, un es tajā brīdī man vajadzēja to zemāko punktu, lai es vispār saprastu, ka man kaut kas ir jādara. Un cits tavā vietā neizdomās, ko tev vajag, tikai tad, kad tu pats sāksi saprast, ka tev kaut kas nav kārtībā, ka tava veselība iet greizi un ka tu nespēji vairs normāli komunicēt ar saviem bērniem, ar partneri, tur problēmas attiecībās. Un ja tu to sāc pamanīt, tad tie ir tie triggeri, ka tev
kaut kas notiek ne tā kā, nekā tā īsumā, kā tu vēlētos. Un tev kaut kas ir jāmaina tādā gadījumā. Un jo ātrāk tu sapratīsi, jo vieglāk būs. Jo, pieņemsim, ja mēs ejam tālāk par to vidējas enerģijas pozīcijā, tad, kad tu atrodies, nu, ka tev nav tādas baigi lielās deksmes, bet tev arī nav baigi štruntīgi. Nu, tu tur darbojies uz tādiem 60%. Nu, tas ir arī tāds stāvoklis, kas nav ideāls, lai kaut ko mainītu. Un visticamāk, arī tajā stāvoklī, kad ir tāda vidēja enerģija, tev vajag atjaunoties. Tev tāpat vajag atjaunoties, ja tu uzreiz līdīs iekšā tādā jaunā dzīves posmā un ok, tu samainīsi to darbu, vai tu iesi savu praksi atvērt, bet ja tu nesakārtos arī savu to enerģiju un nepacels to savu vibrāciju un nemainīs savas pārliecības, un ja tu rīkosies tāpat, kā tu visu laiku esi rīkojies, visticamāk, tu atdursies pret to, ka tu saproti, ka brāviens, bet es nevaru pavilkt. Man nenotiek tās lietas, kā es biju domājis, man nav tie klienti, cik es biju domājis, es nevaru nopelnīt, es nevaru nodrošināt ģimeni. Un tad tu aizēji atpakaļ uz savu to veco darba vietu atpakaļ. Jā, un laikam jau visiem bija taisnība, ka nevajadzēja. Šitais taču ir stabils darbs, man taču viss ir tik droši, stabili, ja? Nevajadzēja mainīt šito, nevajadzēja neko darīt. Tad ar to zemo enerģiju tu tiešām notici tām visām balsīm, kas skan tavā galvā. Un reāli no tā sava mērķa, kas patiesībā varbūt tiešām ir tavējais, tu novirzies. Tikai tāpēc, ka tu neesi uzkačājis to savu enerģiju. Nu, ne pat uzkačājis, ja? Vienkārši no tā zemā punkta. Nu, man patika īstenībā tas mūsu gadījumā, kur bija ļoti svarīgi saprast, ka tajā savā zemajā enerģijā un zemajā punktā nepieņemt svarīgus lēmumus. Jā, svarīgus lēmumus, jo, pieņemsim, tu nevarēsi uzsākt kaut ko jaunu ar kaut kādiem veciem instrumentiem, kā es arī iepriekšējā video, man liekas, teicu. Kad, ja tev ir tā pārliecība, ka man tur kaut kas nepienākās, es neesmu pelnījis, man visas lietas notiek grūti, tad īstenībā arī uzsākot jaunu praksi, savu kaut kādu biznesu, tev, ja tu nemainīsi un nerīkosies savādāk, tad tev tāpat būs grūti uzsākt praksi, grūti klienti nāk, un viss ar to pašu prismu, kā tev tas bija tajā iepriekšējā darba vietā. Un īstenībā no vienas puses tā priekšroka ir pat tam, man tā atnāca, liekas, ka ja tu esi tajā zemajā punktā, tev jau vairs nav variantu. Tev vienkārši kaut kas jāmaina. A šitajā vidējā tādā pusceptā stāvoklī pat risks ir lielāks, ka tu tāpat aizēji atpakaļ gaitā uz to veco darba vietu. Jā, tas ir īstenībā mans gadījums. Es biju tajā pusceptajā stāvoklī. Es paņēmu pusgadu brīvu un aizgāju atpakaļ uz darba vietu, uz iepriekšējo. Un es izdegu vēl vairāk. Jā, jo tev taču pielika vēl, tev iedeva jaunu amatu, vai paaugstināja darbā visu, tā kā tev uzlika vēl lielāku, tu uzņēmies vēl lielāku atbildību nekā pirms tam. Bet ar vecajiem instrumentiem es to nevarēju. Īstenībā es jau tad biju tāds pusizdedzis. Un tas ir tas, ka tas pusizceptais stāvoklis ar to tie 60% enerģiju, tas ir risks uz to, ka tu nevari īsti uzsākt jauno, un visticamāk tu pat vari izdegt. Tu nevari turpināt arī īsti veco. Un pat īsti veco nevar turpināt, jā. Un tad ir tas trešais ar to augsto enerģiju, augstu enerģiju. Nezinu, tev ir
Jo, pieņemsim, tavai dvēselē ir vienkārši, viņa atnāks uz zemes, ir ar diezgan lielu enerģiju. Un tas jau ir labs stāvoklis. Un ir cilvēki, kuri vienkārši ir močītāji un viņus nevar apstādināt nekas. Un tie ir cilvēki, kuriem nav problēma nopelnīt 5 līdz 10 000 eiro mēnesī. Un, piemēram, viņam atliek tikai nomenedžēt viņa kaut kādu domāšanu, pamainīt rīcības un pārliecības. Un viņam vienā brīdī uzšaujās tur uz 30 000 eiro mēnesī. Tāpēc, ka viņam jau tā jau ir startā diezgan liela enerģija. Viņu nogremdēt ir grūti. Viņam jau ir iedots bīdīt lielas lietas, bīdīt lielus projektus. Un šis jau, protams, ir liels bonus. Viņam tikai atliek aiziet pie kāda kauča, kaut ko noelpot, ja, kaut kādas pārliecības, un viņam vienkārši tas iekšējais potenciāls atvarās, un viņam lietas aiziet, kas mērās. Tas ir tas, retais gadījums, es teikšu tā, jo, ja pieņemsim, ja 5000 eiro mēnesī pelna tikai tas 1% Latvijas iedzīvotāji, tad iedomājies, tādu cilvēku ir ļoti maz. Ar tādu enerģijas daudzumu un tādu enerģijas potenciālu. Bet labums ir tas, ka jebkurš no mums var pacelt savu enerģiju. Un pacelt gan savus ienākumus, gan uzlabot attiecības ģimenē un partnerattiecības. Tātad, ko tas var prasīt? Ko tas var prasīt, lai pārietu no algota darba uz savu praksi, privāto biznesu? Protams, ja tev krīkst enerģijas vai ne tev līmeņi, ja tev enerģija, vidēja enerģija, jā, tu darbojies uz tiem 50%, tev ir jārīkojās, visos gadījumos jārīkojās, bet īpaši tiem, kuriem trūkst enerģijas, ir jāceļ savu enerģiju. Un savu enerģiju var celt, iegūstot zināšanas par to, kā notiek pasaule, kā notiec tu? Jā, kā notiec tu, kas tu esi vispār, kas tu esi par fruktu, jo, piemēram, man likās, ka es nevaru vadīt kaut kādu savu biznesu, es nevaru runāt Instagramā, runāt YouTube'ā, man tas likās neiespējami. Un tikai maziem solīšiem caur savu rīcību es esmu sapratis, ka cilvēks var jebko, kaut arī viņš startā domā, ka viņam nav talanta. Visiem ir kaut kāds talants. Tev vienkārši jāatrod. Tev prāts ir vienkārši jānoliek malā. Tas talants liekas, ka nav tāpēc, ka mēs salīdzinamies ar citiem. Jā. Mēs salīdzinamies visu laiku ar citiem, vai ne? Nu tik daudzi jau par to runā, ko tad es tur savu kapeiku vēl metīšu iekšā, ja? Tieši tā, daudz par to runā, bet varbūt tieši tava kapeika ir vajadzīga un tā ir jādzird tiem, nezinu, pārējiem, kuri neklausās tajos visos. Nu tāds... Paturpinot par to, ko tas prasa, tad noteikti, jā, pirmais tā rīcība. Bet tu vari uzdot jautājumu. Bet kā, tu varbūt domā, jā, bet es tur nevaru, man nav šīs, man nav tas. Bet kāpēc tu netici sev? Jo tad arī rīcība nesako. Ja tu sev stāsti to lietu, kas tev varbūt ir stāstīts no ārpasaules, varbūt no vecākiem, ka tu kaut ko nevari, tu nedari to, nedari šito, paliec mājās, tev jau nesanāk. To
zini, ka to var mainīt. Tā nav taisnība. Tev tas ir iestāstīts. Un reizēm jau nav tik drastiski, ka nav tur jābūt, to var likties tik daudz īstenībā cilvēkiem runāt. Tā, ka es nāku no labas ģimenes, man vispār vienmēr ir bijis atbalsts un viss un tā, ja. Tas vispār reizēm nav par to, ka tev ir kaut kas teikt, ka tev kaut kas nesanāk, bet tas ir par kaut kādām dažām epizodēm bērnībā, ja, kur tev vienkārši ir kaut kas, tā tava gribēšana tā kā, nosista. Un tu vienkārši esi pieņēmis to lēmumu, ok, man nesanāk, es neturpinu šo. Un tad tas aiziet tālāk dzīvē, mums zemapziņā vienkārši tas sēž, un mēs pat nezinām vispār, ka tas šitā tad ir radies. Tas ir arī elpošanā nāk ārā. Jo tavs ķermenis un prāts gribēs turēt tevi tajā ērtajā pozīcijā, tajā drošībā. Nav jau droši tev jau kaut ko jaunu uzsākt. Kā tu ģimeni uzturēsi, kā tu klientus dabūsi, kas tev, prātam tas ir, bailīgi. Un tāpēc ir tas svarīgi arī, tad, kad tu domā par to, ka tev tas darbs varbūt ir apnicis, tu tur esi izsmelts, par to ir tas pārējais posms. Tas pārējais posms ir svarīgs. Tev vajag būtu labi nodrošināt sevi vismaz ar 6 mēnešu iekrājumiem algas apmērā, lai tu varētu uztaisīt to pārēju. Un tas īsumā ir minimums. Un, protams, tur jau nav runa īsti par to, kad par baigo ieguldīšanu biznesā no tiem 6 mēnešu iekrājumiem. Tur vairāk ir runa par izdzīvošanu, tā, lai tu vari, kamēr tu uzsāc savu to darbību, tu vari sevi uzturēt un ģimeni. Tas ir par tādu uzdrīkstēšanos, ka jā, loģiski, ka tagad kaut ko mainīsies kādu brīdi visa tava dzīve. Jā, varbūt kaut kādu laiku tev būs jāpieņem lēmums, kaut kādu laiku jūs neceļosiet. Kaut kādu laiku kaut kas cits būs savādāk. Ja? Tas ir tas pārējais posms, kas prasa izmaiņas pilnīgi visā. Un vienkārši vai tu esi tam gatavs. Un nav labi vai slikti, tu esi gatavs vai neesi gatavs. Un tas ir tas, ko tu teici par to, no tā izejas stāvokļa. Ja? Kādā izejas stāvoklī tu šobrīd esi, ar kādu enerģiju tu to sāc darīt. Tas ir ļoti svarīgi saprast, aprunāties, ja tas ir saistīts ar visu ģimeni, ja, kad, sieviete, kas aiziet no darba, kas pieņem lēmumu, ka viņa grib darīt kaut ko citu, ka viņa paši šādi nevēlas, jo viņai, enerģija šādā veidā vispār neplūst, neaug, viņa kā sieviete vispār pazūd savā dzīvē. Un tad, šī ir tā pāru saruna, kas ir jāveic. Tas ir kāds iespēdos visu ģimeni. Tas ir ģimenes lēmums un ar ko rēķināties. Protams, ir tā kā mūsu gadījumā, mūsu vienkārši dzīve mani piespieda, ka man kaut kas jāmainies. Es vairs savādāk nevarēju. Bet jau biju pašnodarbinātais. Jā, sieva jau bija pašnodarbinātais. Un tad man nācās kaut ko arī mainīt, bet man nācās vispirms sevi uzcelt augšā, savu to enerģiju, lai es varu kaut ko vispār darīt. Un tas ir arī par tām zināšanām. Tu nevari zināt to, ko tu nezini. Tev principā, es varu pateikt godīgi, lai es nonāku šeit, tur, kur es nonācu, no tāda sava zemā punkta, no saviem 20% enerģijas līmeņa, es savā izaugsmē 2 gadu laikā ieguldījis 10 līdz 12 tūkstoši eiro. Un tas vien apliecina to, bet tas ir tāpēc, ka es biju ļoti zem. Man nebija variantu. Un atpakaļ iet algotā darbā vienkārši nebija variants. Jo man bija cik reizes vilkme aiziet uz algotu darbu, cik reizes. Un es jau pat biju sūtījis CV, bet mans tas ceļš sakārtojies tā, kad es sapratu, ka
es būtu vienkārši pazaudējis atkal pusgadu, ja es būtu aizgājis kaut kur strādāt. Un tas, ko es sev nosolījos, es uzticēšos procesam. Es uzticos procesam. Un es zinu, jo kas ir tā patiesā vēlme? Patiesā vēlme jau būt brīvam un mīlēt sevi un parādīt to savai ģimenei un bērniem, ka, ja tu mīli sevi, tad viņi to redzēs un viņi vienkārši to nokopēs. Un es būtu aizgājis vienkārši strādāt atkal kaut kur, es nebūtu laimīgs. Man gribās iekopi teikt šeit, ka tā mīlestība katram, audzējot to mīlestību katram pret sevi, mēs esam reāls piemērs, kā aug mīlestība vienam pret otru. Tas ir vienkārši tāds, liekas tik egoistiski no malas izklausās, mīlēt sevi, tur tikai par sevi. Bet tas ir vienkārši tāds maģiks, kā tas notiek ģimenē. Tu redzi vienkārši, kā attiecības ar bērniem vienkārši mainās. Tāpēc, ka katrs rīktīgi ieiet tajā mīlestībā pret sevi. Nu, lūk, un tad noslēdzot, es domāju, ka tas secinājums ir tāds, ka paskaties, kur tu atrodies savā dzīvē, cik tev daudz ir enerģijas. Vienkārši noliec prātu malā un sajūti to, kā tu jūties. Tu esi gatavs iet pastaigā, vai tu vari pastaigāt 5 km no vietas. Vai tu vari būt klusumā? Vai tu vari būt klusumā? Jo, pieņemsim, es nemācēju būt ne klusumā, un es knapi varēju nostaigāt 500 metrus. Un man tas bija apliecinājums tam, ka man ir zem enerģijas līmenis. Un padomā par to. Jā, tu atrodies kaut kādā darba vietā, ir jāsastāda plāns. Pieņemsim, kur tu gribi būt pēc pusgada. Un, ja tu zini, ka tu pēc pusgada gribi prom no tā darba, tad uz to arī ej. Atliec naudu. Sāc jau darīt paralēli to lietu. Un jā, tāpat arī Instagramā. Darbojas Instagramā, darbojas Facebookā, ja tu to nesāc darīt. Kaut kas paralēli tu vari sākt darīt, un tu sapratīsi, kas ir tavs vai nav. Protams, ja tev ir izvēle, un tu vari turpināt strādāt, nu neaiziet projām no darba uzreiz. Nepieņem tādu krasu lēmumu, dari to pamazām un izsver tos soļus, un tev viss izdosies. Ja kas? Es gribētu teikt, sākumā tas var prasīt tādu lielāku laiku menedžmentu un vispār lielāku menedžmentu, jo pienāk klāt tā lieta, ja, kurai arī tev jāiegūt laiks, bet tas atmaksājas. Tas vienkārši man daudz cilvēku tiešām apkārt ir kā pierādījums, ka tas tiešām atmaksājas. Un ja kas, es esmu šeit, un tu man vari prasīt padomu. Raksti komentārā jautājums vai tēmas ieteikums, un lai mēs atkal varam parunāt par kaut kādām konkrētām tēmām, un varbūt tev kaut kas norezonē.